Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Vasara nu dien paskrējusi ātri, drīz jau klāt 1. septembris, bet mēs turpinām apceļot skaisto Latviju. Šajā reizē devāmies uz Kurzemes pusi un raidījumu sāksim ar īstiem veiksmes stāstiem no Talsu partnerības. Cerams, ka kāds no šiem stāstiem iedvesmos arī tevi spērt lielāku soli pretim savam sapnim. Mani sauc Lolita Muceniece, esmu biedrības Talsu partnerība vadītāja. Biedrība Talsu partnerība šogad svin savus pastāvēšanas 20 gadus, un visu šo gadu laikā biedrība ir īstenojusi programmu, kas atbalsta dažādas iesniedzēju idejas, dažādas vajadzības, vēlmes. Tad šis atbalsts izpaužās, kad iesniedz projektu pieteikumus līderu pasākumā, saņem atbalstu un var īstenot tātad šīs jau minētās idejas. Ja? No 2010. gada mēs arī atbildam par vēl vienu fondu. Tātad mēs esam atbildīgi kopā par 2 fondiem - Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstībai, kas ir līderu atbalsts, un ir arī otrs fonds - Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonds, kas ir pieejams tikai piekrastē. Šodien mēs iepazīsim projektus, kas ir īstenot ar līderu finansējumu un tātad lauku teritorijā. Šogad laikā ir sniegts atbalsts ļoti daudziem projektiem, dažādām idejām, gan uzņēmējiem, gan sabiedriskā labuma projektiem. Līderu finansējums būtībā ir vienīgais, ja tā var izteikties, atbalsts lauku teritorijā, par ko ir iespējams laukus attīstīt vai nodrošināt visai sabiedrībai, apkārtējai vai vietējai kopienai, tātad šos kvalitatīvo dzīvi. Jā, gan darba vietas, gan darba iespējas, gan brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jā, tas īsumā kopumā ir līderis. Pozitīvo emociju klubā, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam cilvēkiem raisīt pozitīvas emocijas. Saistībā ar zirgiem, ponijiem, ko daram? Vizinam cilvēks ar zirgiem, tāpat maziņos bērniņus ar ponijiem, ejam uz svētkiem, mācam jāšanas sportā, jāsaka tā pirmā, to sākumu pašu. Piedalāmies pasākumos, ir iespēja arī aizbraukt tālāk kaut kur ar zirgiem, jo ir piekabe. Runājot tieši par to pašu piekabi, bija tas moments tāds, kad es sapratu, ka es nekur ar zirgiem nevaru aizbraukt, ne ar bērniem uz sacensībām, ne arī uz pasākumiem vai kaut kā tā. Un tad man ieteica griezties Talsu partnerībā pie projektiem, pie līderu projektiem. Pirmo reizi, jā, man tā kā īsti nesanāca, bet nelikos mierā, jo bija ļoti, ļoti interesēta pēc tā, ko gribēju. Un tad otrā reizē man sanāca, tiku pie zirgu pārvadājumās piekabes un ļoti kvalitatīviem segliem. Ir sapnis pēc lielāka jāšanas laukuma. To Talsu partnerība mums ir apstiprinājusi. Mēs gaidām apstiprinājumu no Lada. Es ļoti, ļoti ceru, ka tas viss izdosies un mums būs lielāks jāšanas laukums. Mani sauc Agita. Esmu zobārste. Strādāju zobārstniecībā 34 gadus. Man iepriekšējā prakses vieta bija Talsos, Celtnieku ielā, bet es jau ilgāku laiku meklēju jaunu prakses vietu. Un tad no sava brāļa, uzzinot par līderu projektu, pieteicos tam, sameklēju projektu rakstītāju un iesniedzu projektu Talsu partnerībā. Pateicoties šim projektam, es varēju labi iekārtot praksi, iegādāties aprīkojumu un realizēju projektu, kas nosaucās Zobārstniecības prakses modernizācija. Sveiki, esmu Jānis, viens no JEA autoservisa dibinātājiem. Autosfērā nodarbojamies jau vairāk nekā 20 gadus, un uzņēmumu JEA autoservisa dibinājām 2019. gadā ar vēl vienu kolēģi Jāni. Mēs nodarbojamies ar autoservisa remontiem, visu veidu remontiem un arī ar lietoto rezerves daļu tirgošanu. Pateicoties līdera projektam, mēs esam realizējuši pirmo kārtu
kur mums ir 2 pacēlāji, bremžustens projekta ietvaros. Un vējot ar gadiem, mēs sapratām, ka mums vajag attīstīties. Un telpas ir tik, cik ir. Izdomājām, pateicoties arī Lolitai un Līdera projektam, celt jaunu ēku. Līdera projekts dod iespēju īsākā laikā ātrāk paplašināt uzņēmēju darbību. Esam mazs ģimenes uzņēmums un ar Talsu rajona partnerības un Līdera atbalstu startējām finansiālā atbalsta programmā, kur guvām atbalstu energoefektīvas metāla detaļu atliešanas darbnīcas izveidei. Un mūsu tā darba specifika, sākot projektu, ir mazgabarīta metāla detaļu un dažādu veidu metāla sakausējumu atliešana ar zaudētās formas principu. Projekta atbalsts, jā, tas mums bija liels tāds atspērienu moments, vai arī vispār dzinulis, lai to vispār uzsākt darīt, jo summas bija diezgan lielas. Un visticamāk, ja mēs zinātu, ka mums šī atbalsta nav, nesaņemtos drosmi kaut ko tādu vispār startēt. Bet jā, tātad atbalsts un atspaids tam, kad šādus mazos projektus var rakstīt, īpaši lauku teritorijās, kur, teiksim, tagad ir moderni, dod atbalstu uz lielas pievienotās investīcijas, pievienotā vērtība. Mazajiem mairažotājiem tie projekti ir par lielu, un mēs tur nekad nevaram ierakstīties ar kaut kādiem noteikumiem. Un līdz ar to šie mazie projekti, vai tas, ka ir iespēja dabūt tādu līderu atbalstu lauku teritorijās, tas ir liels atspaids. Mīts ir zīmols bērniem. Mīts radās, jo mēs paši ģimenē iecienījām ļoti plastilīnu. Un kaut kādā mirklī sapratu, ka ražošu pati. Tas bija pirms 5 gadiem. Nu jau Mīts ir plašās un lielās telpās. Un šeit mēs esam tieši gadu šīs telpās jaunajās, un šeit mēs ražojam. Šeit mēs ražojam produktus un aicinām ciemos arī bērnus. Šeit mums ir ekskursijas gan bērndārzniekiem, gan skolu 1. klasēm. Un visiem šeit ļoti patīk. Šajā telpā esam ļoti daudz iegādājušies ar Līdera palīdzību, piesaistījuši Līdera finansējumu un praktiski varētu teikt 80% telpā esošās mēbeles un iekārtas ir iegādāts ar Līdera palīdzību. Mēs šobrīd atrodamies Sijā Silka Milka mēdīja. Tas ir uzņēmuma nosaukums, kas izdod laikrakstu Talsu vēstis. Bet sākotnēji, tad, kad mēs izveidojāmies, mums tā ideja bija cita. Mēs vairāk cilvēki apvienojāmies ar ideju izveidot ziņu portālu retalsi.lv. Mēs izmantojām Līdera atbalstu, lai praktiski to varētu izdarīt. Mēs iegādājāmies 2 stacionāros datorus un 2 portatīvos datorus. Tobrīd mūsu komanda nebija tik liela, bet mēs zinājām, ka mēs augsim, un tas tobrīd bija ļoti svarīgs atbalsts. Šāda veida projekta pieredze mums bija pirmā, tāpēc tajā brīdī tas likās ļoti sarežģīti, bet Talsu partnerība tiešām ir ļoti atvērta. Viņi atbildēja uz visiem jautājumiem, un tas sarežģītais kļuva vienkāršs. Un tad, kad tā projektu pieredze kļūst vienkāršāka, tad, man liekas, arī Līdera projekti kļūst vienkāršāki, un man liekas, ka tāpēc uzņēmēji vairāk uzdrošinās un vairs nebaidās pieteikties atbalstam. Esmu Alma un pārstāvu mūsu ģimenes uzņēmumu Saules avoti. Šī ir brīvdienu māja, kur gaidīts viens turists, lai atpūstos, smeltos enerģiju dabā, gan dotos mežā, gan pie ezera un būtu gatavi jaunam darba cēlienam. Mūsu atpūtas kompleksā ir 2 mājas, lielā māja un pirts māja. Pirts māja ir aprīkota ar saules ģeneratoru, kur var papildus gūt relaksāciju un baudu, ko pirts sniedz. Mēs vēlējāmies šo vietu padarīt draudzīgu ikvienam, un tādēļ arī mēs uzzinājām par tādu iespēju kā Līdera projekts, kur ņēmām dalību, lai varētu pilnveidot aktīvās atpūtas inventāru, un šīs iespējas mēs izmantojām, un tādēļ mēs iegādājāmies velosipēdus, rotaļlaukumu bērniem,
Un arī padomājām par pieaugušajiem. Dažkārt arī bērni šo izmanto ar kuplu. Pateicoties līderu projektam, klienti ļoti novērtē atpūtu pie mums, jo viņi pavada laiku kvalitatīvi. Tas ir dodoties ar velosipēdiem, tepatās uz mežu pēc sēnēm, vai ar subdēļiem, dodas saulrietās Pāres ezerā, vai arī vienkārši mačus rīko, spēlējot disku golfu. Līderu projekts mūs iedrošināja saņemt spēkus un enerģiju, lai mēs vispār ātrāk atvērtos vaļā un būtu pieejami klientiem, kā arī palīdzēja augt mums, jo tur mēs saņēmām ļoti daudz konsultācijas, atbalstu un zināšanas guvām no citu pieredzēm, kas arī bija ņēmuši dalību projektā. Un viennozīmīgi, ja būtu iespēja un būs vajadzība, arī mēs turpmāk arī šo iespēju izmantosim. Tagad ielūkosimies vietā, kura piedāvā visu nepieciešamo gan topošajām, gan jaunajām māmiņām, kā arī ģimenēm, kuras meklē visu nepieciešamo skolas gaitām sākoties. Baby City Toy City jau vairāk kā 30 gadus ir viens no lielākajiem bērnu preču izplatītājiem Baltijā. Šeit atradīsiet visu nepieciešamo bērniem no dzimšanas līdz pat 12 gadu vecumam, kā arī topošajām un jaunajām māmiņām. Preču sortiments ir veidots pievēršot īpašu uzmanību vecāku un bērnu vajadzībām, attīstībai, komfortam un drošībai. Veikalos pieejams plašs bērnu ratiņu klāsts, droši autokrēsli no pasaulē uzticamākajiem zīmoliem, kā arī viss nepieciešamais ikdienai. Šobrīd viena no aktuālākajām tēmām ir skola. Kā katru gadu, Baby City Toy City sortimentā ir jaunas skolas apģērbu kolekcijas no Next, OVS, Cocodrillo un Mama Jum zīmoliem. Apģērbi piemēroti gan ikdienas gaitām, gan svinīgiem notikumiem. Kolekcijā dominē saskaņoti toņi, klasiski modeļi un stilīgi akcenti. Apģērbu izvēle ir īpaši plaša, lai ik viens bērns spētu piemeklēt sev vispiemērotāko. Mūsu zinošie darbinieki vienmēr palīdzēs. Sniegs padomu, atbildēs uz interesējošajiem jautājumiem un palīdzēs izvēlēties piemērotāko jūsu ģimenei. Skolai tuvojoties izdevīgs piedāvājums. No 21. augusta līdz 1. septembrim. Iegādājoties 3 apģērbus, maksājiet tikai par 2. Piedāvājums spēkā ar One Family karti un attiecas uz pilnas cenas precēm. Baby City Toy City – veikals visām bērnu un vecāku vajadzībām. Lai māja vienmēr būtu vieta, kur gribas atgriezties. Skaists un ērts interjers ir viena no galvenajām lietām. Turpinājumā dosimies uz 2 saloniem, kur vienmēr atradīsiet skaistas un gaumīgas lietas mājoklim. Labdien! Šodien mēs esam Jūrmala Outlet Village, jo šeit atrodas mūsu 2 interjera saloni – Muno un Otto Home. Tie ir viena uzņēmuma saloni ar atšķirīgu mēbeļu klāstu un cenu līmeni, taču abos atradīsiet kvalitatīvas, dizainiski interesantas mēbeles un dažādus interjera risinājumus. Muno ir redzama fantastiska ekspozīcija jūsu iedvesmai. Salons ir atvērts klientiem un dizaineriem. Savukārt Otto Home pagaidām ir redzama itāļu mīksto mēbeļu ekspozīcija. Taču lielā atvēršana plānot oktobrī un pašlaik darbojamies pie virtuves un skapja izstrādes. Salons jau ir atvērts klientiem, un šeit var iegādāties preces arī no ekspozīcijas. Un tāpat kā Muno salonā var veikt individuālos pasūtījumus ar savu krāsu un audumu izvēli. Esat gultas meklējumos? Muno un Otto Home atradīsiet lielisku gultu piedāvājumu, unikāli dizaini, pārdomāti modeļi ar piekļuvas iespēju robotiem, putekļu sūcējiem, modeļi ar augsto galvgali, variācijas ar vai bez nakts skapīšiem. Dīvānu sortiments arī jūs iepriecinās. Ir modeļi mājas birojam vai ērti un mīksti atpūtai pie televizora, kā arī modulārie risinājumi viesu sagaidīšanai. Salonā pieejami marmora pusdienu galdi un žurnāla galdiņi, izsmalcināti modeļi ar epoksīda slāņa pārklājumu,
lai pasargātu marmoru no kafijas vai sulu traipiem. Muno atradīsiet kvalitatīvu mājas tekstilu, vācu matračus no zīmola Fei, sagas un spilvenus no Austrijas ražotāja Hefel, kā arī skaistu gultas veļu, dvieļus un halātus. Salonos var pasūtīt arī korpusa mēbeles. Viens no galvenajiem mūsu fokusiem ir sienas koka paneļi, estētiski baudāmi un praktiski dizaina elementi. Mēs tos ražojam paši un pēc individuāla pasūtījuma. Pati ražotne atrodas tepat Rīgā. Konsultanti salonā palīdzēs ar izvēli un tehnologs ar ergonomiku un funkcionalitāti. Sekojiet jaunumiem sociālajos tīklos. Mēs lepojamies par to, ka mūsu klienti atgriežas un gandarījumu sniedz katra māja, kura mūsu mēbeles kļūst par daļu no cilvēka dzīves un ikdienas stāsta. Noķert adrenalīnu un sajust ātrumu. Šāda vieta ir Rīgā. Tā šobrīd ir vienīgā vieta Latvijā, kas piedāvā jaunu pieredzi iekštelpu kartingā. Sveiciens visiem! Mēs šobrīd atrodamies Kartings LV kartinga halē. Tā ir iekštelpu trase, kā jūs redzat. Tā ir lielākā un garākā iekštelpu trase Latvijā. Šeit ir ieguldīta mīlestība un entuziasms, lai visiem, gan lieliem, gan maziem, gan profesionāļiem iesācējiem būtu interesanti braukt, sacensties savā starpā. Šī trase ir aprīkota ar F1 līmeņa taimingu sistēmu. Trasē ir vairāk ekrāni gan braucējiem, gan klientu zonā skatītājiem ir vēl vairāk ekrāni, lai sakot līdz rezultātiem. Tāda sistēma mums ir tikai vienīgajiem Latvijā. Tas nav viss. Mums ir 14 lielie un 4 bērnu kartingi. Kartingi ir jauni ar jaudīgiem benzīna motoriem, aprīkoti ar klusinātāju un katalizatoru, lai būtu mazāks atgāzes un jums būtu patīkamāks brauciens. Kas vēl svarīgi? Lūk, trases borti, tie ir augstākā līmeņa drošības borti. Tādus izmanto arī Formulā 1, tikai lielākā izmērā. Mūsu kartingiem var saregulēt gan beņķi, gan pedāļus, gan ielikt papildus beņķīt, lai visiem braukšana ir ērta. Lai nodrošinātu higiēnu, pie mums visi lieto balaklavas un tad tikai velk ķiverītes. Pie mums var rīkot dažādu veidu pasākumus. Tās var būt vecpuišu vecmeitu ballītes, tās var būt dzimšanas dienas, draugu pasākumi, teambuilding pasākumi. Mēs varam uzņemt līdz pat 100 cilvēkiem šeit. Piedāvājam dažādus sacensību formātus, sākot no individuālajām sacensībām mazām grupām līdz pat komandas sacensībām ļoti lielām grupām. Pie mums ir arī pieejama kartinga skola gan pavisam maziem, gan pieaugušajiem. Vēl mēs organizējam sacensības. Tās jau ir tādas profesionālākas sacensības tiem, kas jau ir uztrenējušies vai kas šeit ir daudz braukuši, tā kā visas iespējas. Mūsu mērķis ir nodrošināt jums daudz emociju un prieka un vislabāko kartinga pieredzi. Tiekamies trasē! Dīvāni, kas transformējas par ērtām gultām, skandināvu dizains un oriģinālas krāsu gammas. Tā vien gribas atpūsties. Jūs meklējat ko vairāk par dīvānu? Kaut ko, kas ne tikai izdēļos telpu, bet arī pielāgosies jūsu dzīves ritmam? Iepazīstieties ar Innovation Living dīvāniem, kas ir radīti tieši jums. Šie dīvāni ir ideāls dizaina, funkcionalitātes un komforta apvienojums. Dienā tas ir māģīgs, stilīgs dīvāns, kas aicina atpūsties. Vakarā tas pārvēršas par ērtu un pilnvērtīgu gultu. Ar vienu vienkāršu kustību jūs varat transformēt savu dzīves telpu. Innovation Living dīvāni ir pazīstami ar savu skandināvu dizainu. Tīras līnijas, elegantas formas un plaša krāsu un audumu izvēle. Pie mums jūs atradīsiet dīvānu, kas lieliski iederēsies tieši jūsu interjerā. Kvalitāte ir mūsu prioritāte. Katrs dīvāns ir rūpīgi izgatavots, izmantojot izturīgus un augstas kvalitātes materiālus, kas garantē ilgu kalpošanas laiku. Turklāt mēs nodrošinām 5 gadu ražotāju garantiju. Innovation Living dīvāni Rīgā ir pieejami jau 30 gadus, nodrošinot uzticamu servisu un pieredzi. Un vēl, mēs lepojamies ar ļoti ātrām pasūtījumu piegādēm. Tikai 3 līdz 4 nedēļas. Atšķirībā no citiem ražotājiem. Aicinām jūs pārliecināties pašiem, ka Innovation Living dīvāni mainīs jūsu dzīves telpu.
šobrīd esam Arents salonā, kas atrodas Deko centra kvartālā. Arents ir ražotājs ar 30 gadu pieredzi. Mēs galvenokārt specializējamies virtuves mēbeļu ražošanā, bet piedāvājam arī āra mēbeles, izgatavojam arī garderobas mēbeles, kā arī vannas istabā mēbeles un TV plauktus. Piedāvājam pilna servisa pakalpojumus. Pie mums var atnākt ar ideju, vai arī vispār bez nekādas idejas, bet aiziet beigās ar gatavu projektu un gaidīt mūsu meistaru uz mēbeles uzstādīšanu. Mūsu salonā var apskatīt 6 gatavus virtuvi projektus, kā arī uz vietas var redzēt mūsu plašo materiālu sortimentu, kā piemēram laminātus, akrilus, finierējumus, dažādus akmens veidus un tā tālāk. Materiālus mēs iepērkam Šveicē, Itālijā, Austrijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Esam uzstādījuši arī jaunu skapju ekspozīciju, kurā parādīti pieejamie furnitūras risinājumi, iecienītākās materiālu kombinācijas, un tagad ērti varam ļaut klientiem izmēģināt mēbeļu funkcionalitāti arī mūsu salonā. Pasūtīšanas process sākas ar konsultāciju pie dizainera, kur var atnākt tikai ar telpas plānojumu, un dizaineri jums palīdzēs atrast vēlamo stilu un sakomplektēt kopējā iekārtā. Mēs varam piedāvāt arī visu vadošo virtuves tehnikas zīmolu klāstu. Katrs projekts ir individuāls, tāpēc varam gan radīt skaistu mēbeli mazai telpai, gan arī plašai privātmājai. Pēc projekta izstrādes veicam precīzu mērījumu jūsu mājoklī, un tad jau var nodot projektu ražošanai. Izgatavošanas termiņš ir atkarīgs no ražotnes noslodzes. Pēc izgatavošanas laika beigām sākas montāžas process. Veicam mēbeļu piegādi un meistars uzsāks uzstādīšanu. Ja esat jaunas virtuves meklējumos, noteikti brauciet ciemos pie mums. Salons ir lielisks iedvesmas avots un noteikti varēsim palīdzēt atrast savu sapņu virtuvi. Ar jums kopā šajā rītā bija raidījums Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Paldies visiem, kas skatījās mūs šajā reizē. Tiksimies jau septembra mēnesī, tāpēc novēlu jums jauku, skaistu un saulainu 1. septembri un vieglu atgriešanos ikdienas gaitās. Atā!